Šī ir dzīva spraiga saruna ar Eiropas parlamenta deputātu Mārtiņu Staķi par to, kā viņiem klājās Briseles gaitiņos, cik kafijas viņi izdzer, kad drīkst skatīties sievietēcē, kad nedrīkst, par nopietniem jautājumiem, klimata aktualitātes, drošības jautājumu, reģionāla attīstība. Vienmēr sakot, skaties, un tev būs interesanti. Kafijas pečuku cik paši dzer dienā kafiju? Nu, 3 līdz 5. Wow, 5. Tas jau ir nopietni sirsniņai. 3 tā? Nē, normāli. Tāpēc, ka es dzeru espresso, kurš ir maz kofeīna, līdz ar to tu var daudz viņu dzert. Un es šito uzzināju tikai nesen, cik man daudz gadu bija jānodzīvo, lai šito uzzinātu. Tiešām, es vienmēr domāju, ka espresso ir stiprāka, izrādās tā kā otrā. Viņa garšā stiprāka. Jā, man tāds gods intervēt tevi. Tiešām? Jā, Gundaga baigi reti ir tāda uztraukusies, bet, patiesībā, jo, man tomēr ir kāda 20 gadu pieredze arī televīzijā, bet nē, es nācu redzēju uz tikšanās, un es domāju, pirmais, ko es gribu pateikt Mārtiņam, ir, ka man ļoti pietrūkst, ka tu neesi mērs pilsētai. Paldies. Jā, tiešām. Es reāli sajūtu, ka ir kaut kādas izmaiņas pilsētā. Vai ir lielāks kompliments, ko politiķis var saņemt par šo? Nē, tiešām, tas no sirds, tas no sirds. Tas bija labākais darbs pasaulē. Tagad visi tavi dzīves un profesionālie, tikai profesionālie ir aizveduši uz Eiropu, uz Strasbūru un Briseli. Kā tas ir? Jā, 200 dienas gadā es neesmu mājās. Bet es katru ceturtdienu braucu uz Rīgu, ja tāda iespēja ir. Un tad pirmdienās no rīta atpakaļ. Un ģimene, kad tevi redz? Tā dienas, piekdienas, sestdienas, svētdienas. Labi, piekdienas, sestdienas, svētdienas. Viņiem pietiek. Viņi ir jau pieauguši visi. Bet tu varēji iedomāties, ka būs kaut kāds brīdis, un tu būsi tur tajos varas gaiteņos un Briselē, un tev būs visādas vispār iespējas lemt lielas lietas? Pa Eiropa parlamentu man nebija tādas vīzijas, bet nebija jau tā, ka es biju tālu no politikas. Mums jau ģimene bija politika saistīta, tāpēc man negribot nācās pie ģimenes pusdienas galvas šo to par politiku dzirdēt. Bet vispār es neticu tādai dzīves plānošanai un tādai mērķu uzstādīšanai. Es absolūti. Man liekas, ka viss ir tikai no nejaušībām saistīts, un te jautājums tu viņas ņem vai neņem. Jā, bet man liekas, es esmu vienīgā tāda jocīgā, kura nekad neuzsāka ne jauno gadu, ne dzīvē kaut kādus mērķus uzstāt, bet man dzīve aizved uz neiedomājamākām vietām. Un man liekas, tevi arī. Nevienas apņemšanās jaunā gada? Bet īsti nē. Tev ir katru gadu jaunā? Tu, piemēram, tagad esi izdomājis jaunu sapni. Kādu? Es gribu iemācīties labāk angliski runāt. Man šķiet, ka man ir labi, līdz es nonācu tur. Jo tur ir tā saucamā baroka angļu valoda. Es nezinu, vai tā to var saukt. Jo, lai tā labi un skaisti debitētu, tur tāda saruna valodas līmeni nepietiek, lai gan mans angļu valodas skolotājs Briselē saka, man tieši to nevajagot. Jo tāpēc, ka tāda tieša runa, viņš ir tieši tas, kas Eiropa parlamentā ir vajadzīgs. Bet tas tev izdodas? Tā man ir, jā. Pa kuru laiku? Es daudz pat vadu lidmašīnās. Un tad tu tur mācies? Jā. Pabrīnojam. Bet tomēr, pasties, tas uzņēmēja gēns tevī visu laiku, viņš tev arī nedod mieru. Tev vajag, ja, to arī izaicino šo lauciņu, kas ir tomēr uzņēmēja darbība. Tev nepietiek arī ar to, ka tu esi tikai politikā. Zini, man tas politikā vienkārši ļoti palīdz, ka man ir drošs plāns arī B, un es neesmu atkarīgs no tādas politiķa karjeras un atalgojuma, ko politiķis saņem. Tas ir patīkami, bet es arī bez tā varētu dzīvot, un tas, man liekas, ļauj vienkārši lēmumus pieņemt daudz neatkarīgāk. Tad par Eiropas parlamentu, par kuru Gundagai ļoti maz priekšstats. Bet es tev gribu pajautāt to sākumu, pirmsākumu tavā šajā karjeras posmā. Tu nokļūsti Eiropas parlamentā. Kas ir tava pirmā pieredze? Man liekas, ka latvietis, jebkurš kaut kādā ziņā ir introverts. Un nonākot vietā, kur ikdienā ir kaut 5000 cilvēki, kas runā 23 vai 4 dažādās valodās, tas, lai gan es esmu strādājis starptautiskos uzņēmumos, tas man bija tāds atkal patīkam atpakaļ atgriešanās. Bet jāsaka, smadzenēm kādu brīdi tas bija diezgan liels pārbaudījums, jo tev ir nepārtraukti jāmēģina saprast, pa ko ir stāsts. Un galu galā arī vienkārši mēģināt nepazust tajā visā milzīgajā kombinātā, kas sastāv no 17 dažādām ēkām. Un tur, lai atrastu, es gāju vismaz 10 minūtes pirms katras sapulces, lai vienkārši atrastu, kur man jāiet. Wow. Labi, bet tas tev varbūt kaut kāda lielākā vilšanās, kas ir bijusi? Šeit Latvijā, liekas, nevienam nav jautājums par atbalstu Ukrainai. Vai par to, kādā vispār mēs esam situācijā. Man šķita, ka visi to saprot un visi tā domā. Izrādās, ka tas tā nav.
Un tas man prasa zinām pacietību, jo man cerēs gribās iet tiem cilvēkiem klāt un kratīt viņai uz pleciem un sist ļaukas, pamodies beidzot. Bet es sapratu, ka tas tā tur nestrādā. Tev jāmāk no sākuma atrast kontaktu, zinām uzticību, un tad lēnām šo te sarunās vilkt viņu uz savu pusi, tikai tādas tur strādā. Jo mēs varbūt filmēs esam pieredzējuši kaut kādas tādas, kad kāds iznāk ar kādu iespaidīgu uzrunu un izmaina vēstures gaitu. Tā arī iespējams notiek, bet kopumā jau 99% tas ir vārds pie vārda, piliens pie piliena, kamēr tu dabūni to trauku pilnu, un tad ir rezultāts. Un tas ir tas, pie kā ir grūti pierast, jo Latvijā rezultātu, īpaši, ja tu strādā Rīgas domē, var panākt tā, ka tu jau pēc mēneša redzi, strādā vai nestrādā. Tur tas viss notiek lēni, ar milzīgu pacietību. Tas māca tev arī pašu personisko pacietību. Jā, absolūti. Nu, labi, bet tāda gandarījuma sajūta varbūt tev ir par kaut ko tiešām, kas jau ir tāds izdevies un par ko tu ļoti, ļoti esi tāds apmierināts un gandarīts, ka jā, tas bija pareizais ceļš, tā bija pareizā izvēle. Nu, jaunam deputātam nonāk kādā ietekmīga amatā Eiropas parlamentā ir diezgan liels izaicinājums. Tas diezgan reti patiesībā notiek. Es esmu pie tāda svarīga amata ticis. Jo zaļo vispār, jūs skatās 70., 80., arī 90. gados, un arī principā vēlāk, zaļie bija tādi diezgan lieli pacifisti. Un tagad skaidrs, ka šie 5 gadi būs tādi, vai Eiropa spēs pats sevi aizsargāt vai nespēs. Tas ir lielais jautājums, man liekas, Eiropā. Un tas ir jautājums, ar kur es strādāju, un man ir uzticēts būt grupas, tā teikt, vēstnesim, pārstāvim šajā visā jautājumā, kas viņiem ir zināmā mērā arī ērti, jo tāpēc, ka, ja viņi pirms tam ir bijuši, varbūt runājuši par tādu pacifismu, un tagad pēkšņi jārunā, teiksim, no citām pozīcijām, tad es priekš viņiem arī esmu ļoti izdevīgs, jo es savukārt par to varu ļoti pārliecinoši runāt un stāstīt mūsu pieredzi un šeit Latvijā, un galu galā arī, cik esmu pats arī militāra persona savā ziņā, vai ne, esot zemesardzē, tad šo pozīciju es esmu dabūjis. Bet tur vajadzēja pacīnīties, un es viņu arī ietirgoju, jāsaka godīgi. Es teicu, ka tur bija kāds 5-6 sarunas, un tas, kas tev ir jādara, tev ir jāpanāk, ka tie deputāti vispār nobalso par to. Un tad, kad tu esi vispār, lai tie komitejā nonākt, un tagad tu esi nonācis, tad tu esi iekārojuši šo amatu, un tad sāc lobēt, un tu saki, labi, kas tev interesē? Es saku, gribētu to, es tev atbalstīšu, vai tu atbalstīsi mani šajā jautājumā. Jo tādas, tas notiek pirmajos mēnešos. Un tur ir baigi interesanti, jo jauniem deputātiem neapmaksā pirmos mēnešus. Mēs principā braucam un paliekam par savu naudu. Šito mēs nezinājām. Un tas ir dārgi. Un es domāju, ka tas pat ir speciāli tā uztaisīts, lai vecie deputāti, tā teikt, laukumu sadala. Un tāpēc man tas pirmais padoms, ko man iedeva, ej un cīnies tur no pirmās dienas. Tāpēc reiz pēc vēlēšanām, es jau 12. jūnijā biju tur, ar alkoņiem grūdos, un teicu, pagaidiet, es tā te esmu. Man kā cilvēkam ierindas šobrīd interesē tādas divas ļoti globālas lietas. Absolūti pirmā prioritāte ir, protams, drošība un miers, jo pasaule totāli jūg prātā un jāsaprot, kā saglabāt vispār vēso saprātu un dzīvot ikvienam un arī valstīm. Bet otrs ir par to klimatu, jo, man liekas, ka ir jābūt totāli aklam, lai neredzētu, kas notiek tagad jau ar pasauli. Ko Eiropa parlaments dara ar klimata aktuālākiem jautājumiem? Bet, tieši, ko dara? Jo man ir sajūta, ka nedaram. Mēs tikai runājam, rādam. Ir sliktāk. Un ir sliktāk. Jo šobrīd Eiropa parlaments, diemžēl, pat bieži vien ieslēdz atpakaļgaitu. Un mēs, protams, analizējam tās kļūdas, kas ir, kāpēc tas tā notiek. Kāpēc, ja pirms 5 gadiem klimats bija aktuālākā tēma, kāpēc tagad pēkšņi klimats vairs nav? Skaidrs, ka viens ir tas drošības jautājums, bet tā otra lieta, es domāju, ir zināmā mērā arī dažas kļūdas pieļautas. Un tā viena kļūda, manuprāt, ir tā, ka dzīvot tādā zaļā vidē ir jābūt cilvēku brīvai izvēlei. Tu nedrīkst arī ar varu uzspiest. Un tas radīja diezgan liela arī pretestību daudzām šīm te labajām zaļajām lietām. Mēs esam palikuši tāds pēdējais bastions, kurš Eiropa parlamentā, tā kā saka, nevienu soli apakaļ. Tas, kas ir sasniegts, pie tā paliekam, nevienu mēķi nemainām. Ja pirms 5 gadiem vēl daudziem cilvēkiem šitas kaut kas attāls un nesaprotams, tāda sniega vēz, kas, piemēram, Amerikā šobrīd notiek, nav bijuši tāda plūda, kas tikko pagājušajā nedēļā bija Anglijā, nav bijuši, un, diemžēl, viņi varbūt pat, ja ir bijuši, tad turpmāk tas būs daudz biežāk, un tas ir klimata pārmaiņu rezultāts. Ko darīsiet jūs, kam ir reāli kaut kāda lēmēja vara, tas, ko jūs varat, un kas jādara man, vienkārši arī cilvēkam, kuram kaut kas tiešām ir jādara, nevis vienkārši jānoskatās, kā viss mainās, brūk un pasaulē iet uz galvu. Un tas iemesls, kāpēc tas zaļā kursa idejas nepatīk, tāpēc, ka tās pieprasa no cilvēku mainīt viņam pašam savus ieradumus, ko mēs negribam darīt. Manuprāt, tā programma minimums tomēr ir tā, ka mēģināt pēc iespējas mazāk atstāt šo te CO2 pēdu. Un to var izdarīt, man liekas, tiešām vienkārši. Kaut vai šķirojot
atkritumus, vairāk ejot ar kājām, izvēloties tādus pārvietošanās līdzekļus, kuri rada mazāk emisijas. Politiķiem savukārt tomēr ir arī jādomā par to, ka tas nevarēs būt tikai viss brīvprātīgi. Viens labs piemērs. Kad es kļuvu par Rīgas mēru, Rīga ļoti maz šķiroja atkritumus. Mēs pieņēmām noteikumus, kur uzlika kā pienākumu, ka ir jābūt šīm šķirošanas konteineriem pie katras mājas vairākiem. No sākuma, protams, bija liela pretestība. Pēc tam cilvēki saprata, ka tas nemaz nav tik grūti. Trešajā fāzē viņi saprata, ka patiesībā tas pats samazina tavus ikdienas tēriņus, jo tev vairs nav tik daudz jāmaksā par atkritumu izmešanu. Bet bez tās piespiešanas arī nenotiek. Jā. Es arī tagad uzlieku jau šālīti uz austiņām, un tev tikpat augsti tur ir Briselē un Strasbūrā. Briselē ir 4. lietainākā pilsēta Eiropā. Tur ir lietas katru dienu, 206 dienas gadā. Jā. Tagad par to reģionālu attīstību gribu pajautāt, jo it kā jau ir skaidrs no attīsta reģionu, bet kā tieši izskaidro man kaut ko bišķiņ sīkāk, kādi ir tie mērķi par reģionālo attīstību? Es vienu svešvārdu lietoju tāda kohēzijas politika. Tieši neko nesapratu. Jā. Tā galvenā pamatdoma ir tāda, ka Eiropas katra dalībvalsts iemaksā šo savu dalības maksu kopējā šajā katlā, un tālāk tas tiek izplatīts uz dalībvalstīm apakaļ. Un Latvijai un arī Eiropai tas ir bijis veiksmes stāsts. Mēs redzam, cik daudz Eiropas Savienības fondu Latvijā tiek ieguldīti un kā mums ir uzplaukuši mūsu reģionu tā tālāk. Un šī ir tā politika, kuru, diemžēl, gribētu mainīt daudz. Jo uzskata, ka darbs ir, kā saka, izdarīts. Mēs savukārt cīnāmies par to, lai šo veiksmes stāstu saglabātu un turpinātu, un kas vēl svarīgi padarīt viņu daudz vēl vienkāršāku. Jo tās valsts, kas dod naudu, kas ir donoru valsts, tās gribētu sniegt lielāku kontroli visu laiku. Skaita lieta. Savukārt mēs, kas sakām, kas to ir saņēmies, sakām, pagaidiet, mums vajag elpot nav ko. Un trešais, mans mērķis ir, tad, kad bija Brexit, kas notika, samaksāja tām valstīm, kas cieta dēļ Brexit, kas, teiksim, tur zvejnieki, kas pazaudēja to tirniecību tā tālāk. Šobrīd tāpat cieši tie, kas ir pie Krievijas robežas. Jo skaidrs, ka pie robežas cilvēki negrib naudu investēt, jo tāpēc, kas ir pārāk to agresoram. Un mēs sakām, tieši tāda pati situācija. Jums ir jāpalīdz šīm pierobežas zonām attīstīties, un tur ir vajag finanses. Šobrīd komisārs ir solījis, ka to varētu izdarīt. Bet jūsos ieklausās? Jā, tas ir tas, ko Baltija ir izcīnījuši pēdējos 5 gados, tad, kad mēs kļuvām ļoti skaļi, īpaši Ukrainas jautājumā, ka tagad Baltijā ieklausās un saka, jo daudz atcerās, kas notiek tad, kad Baltija neklausījās. Tieši arī tavā darba lauciņā, protams, ir absolūts fokus uz aizsardzību un drošību, un tas arī ir jautājums, man liekas, numur 1, man liekas, kuram, normāli saprātīgi domājušam cilvēkam. Tu vari man pateikt tādas 3 vadlīnijas vai 3 soļus, kas konkrēti tiek darīti tuvākajā laikā? Līdz februārī uz galda būs 1,5 miljārdi Eiropas Savienības naudas tieši aizsardzībai. Yes. Man ir jāpanāk, lai daļa šīs naudas nonāk Latvijā. Un kā mēs to darām? Mēs gribam panākt to, lai daļa šīs naudas aiziet, nevis daļa, bet pat vairāk daļa tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo mums šeit liela uzņēmuma nav, lai tas neaiziet tikai lielajiem Eiropas ražotājiem, mazie paliek bešā. Un otrs panāk kritērija, ka tās zonas vai valsts, kuras ir tuvāk apdraudējuma zonai, tām ir, tā teikt, vairāk punktu, ja lielāka iespēja dabūt nekā tām, kas ir tālāk, kas atkal būtu izdevīgi Latvijai. Tā otra lieta, ko mēs šobrīd runājam arī ar Kubiļus kungu, ir tas, kā mēs varam panākt to, lai mēs veidojam vairāk kopīgos iepirkumus. Protams, tie, kuri spēj sadarboties, kas iemācās savā darbā strādāt, tie saņem vairāk Eiropas Savienības finansējumu. Šis ir otrs. Kā uz mums kopēji skatās Eiropas parlamentā, uz Latviju, kāds tēls mums veidojas, kā mēs izskatāmies tajos Briseles gaiteņos? Vispār no malas mūs redz kā veiksmes stāstu. Tā ir labā ziņa. Tas gan ir pat brīnumaini. Uzskata, ka tā ir maza tauta, kas spēj īsā laikā panākt tādus rezultātus un paaugstināt dzīves līmeni. Tas tik ļoti disonē to, kā mēs paši sev visu laiku redzam. Jā, savā ziņā jā, un kaut kur, jā. Viņi saka, mēs esam iemācījušies to, kā ātri pieņemt lēmumus. Mums nav izvēles citas, mums vienkārši tāda ir dzīve piespiež. Jā. Droši vien tajos aizsardzības jautājumos mēs šobrīd absolūti esam viedokļu līderi. Dosim vārdu Latvijai vai dosim, ja es piesakos par šo jautājumu runāt, tad viss saka, viņi zina labāk, jo galu galā viņu situācija tomēr ir savādāk nekā mūsējā. Absolūti. Bet cik viegli vai grūti tev tikt ir tā elementāri pie mikrofona, lai tu nodotu to ziņu, lai tu to messidžu varētu iedot? Šis, man liekas, lielākais pārsteigums ir kuram Eiropas parlamenta deputātiem, kurš ir bijis Saeimā. Jo Saeimā ej un runā, cik bieži grib, gan arī izvēj un tā. Tur ir jautājums un ir 2 stundas, uz kurām tātad, principā, pretendē 720 deputāti.
2 stundās. Jā, sanāk katram kaut kāds pāris sekundes. Nu, tad beigās sanāk tā, ir tā Donta metode, pēc kuras ir rēķina, cik katram būs laiks. Un, piemēram, ja mūsu grupai iedod 10 minūtu runāšanas laiku, man vēl 54 deputāti, kas tam 10 minūtēm kaujās. Wow. Zato man ir vēl jāpacīnās, lai es dabūtu kaut vai minūtu vai pusotru vai 2 labākajā gadījumā, kas jau ir tāds. Un, nu, tas to nedod par smukām acīm. Tur ir jāmāk arī pamatot, kāpēc tieši tu būsi tas, kurš runās. Es domāju, ka katrs deputāts reizi nedēļā tomēr debatēs var tikt, ja viņš to pats grib. Palīdz šim katru nedēļu es ticu pie vārda. Jā. Jūs politiskajā grupējumā ir tādas ļoti stingras robežas vai, nezinu, kontrole varbūt, to tā var teikt. Tas tā ir un cik lielā mērā tev tam ir jāpakļaujas vai varbūt tieši ne? Jā, mūsu grupa mēģina būt tādi vispareizākie. Mums vienmēr ir visatklātāk, viss notiek, un tev ir tur taisa iekšējos audits pārbauda, bet jāsaka viena lieta, man patiešām pārsteidz nesagatavota. Mums bija Ziemassvētku balle, pirms balles izsūtīju uz 5 lapām kārtības noteikums. 5 lapām? Jā, wow. Nu labi, to es vēl varētu saprast. Bet tad ballē vēl bija staigāja 10 inspektori, kas saucās Anti-Harassment Inspectors. Wow. Un ar tādām aprocēm. Un, nu, tad gan man jāsaka godīgi nerunēju izturēju. Tieši pat raku. Un es viņam teicu, ka pēdējo reizi šādu skatu esmu redzējis padomju laikos, tā, ka bija tie duržiņīgi, zini, kas staigāja tādām aprocēm. Eiropas parlamenta šajā lielajā zālē demokrātijas mekā ir aizliegts lietot jebkādus simbolus. Par to var izmest ārā no zāles. Un es pēdējā reizē es uzstājos par TikTok. Un es rādīju avīzi, kur TikToks bija nopirkt milzīgi dārgu reklāmu, mēģinot pārliecināt deputātus, ka viņi ir ļoti labs sociālais tīkls. Un es zināju, ka to nedrīkst darīt. Roberts Zīle bija vadītājs tajā, viņš kā viceprezidents tās sēdes, un viņš man iedeva iekšās mazliet par to. Bet, nu, kā tas ir, kā iedod iekšā? Kā tas ir? Tas ir ājiens, tas ir kas? Viņš man aizrādīja. Viņš teica, ka nedrīkst tādas rādīt, un nākamreiz, lai es to ņemu vērā. Un tu ņemsi? Nu, es ņemšu, bet es vienalga to savu disidentu garu domāju atstāt un vienīgi kaut ko nedaudz izdarīt tādu, lai pievērst uzmanību lietām. Tas ir forši. Man liekas, ka tev arī jāsaglabā. Nu, tādā, protams... Tu jau zini, man ar tām simboliskajām akcijām vienmēr pats aizrāties. Un nekas nemainās? Nu, es domāju, ka mainās, jā. Bet man tie daudz ierobežojumi arī patīk, jo, piemēram, mums ir ļoti svarīgi tas, ka mums ir šis dzimuma balans jautājums. Nu, piemēram, uz tām pašām debatēm, ja būs pieteikšies, nezinu, ja būs tikai 3 cilvēku runātāji, tad priekšroku dos sievietēm. Man tas nešķiet problemātiski, un es domāju, ka feminisms patiesībā ir diezgan liels pagājušā gadsimta sasniegums, un šie jautājumi gan tiek turēti mūsu grupā ļoti augsts. Mums vienmēr arī ir postenis, kur ir, piemēram, nezinu, partijas vadītājs vienmēr ir gan vīrietis, gan sieviete. Mēs uzskatām, ka šis balans strādā vislabāk. Nezinu arī, kur tāds info pie manis ir atnācis, bet jums ir kaut kāds speciāls likums, ka cik ilgi drīkst vai nedrīkst sievietē skatīties acīs. Ir tāds? Nē, tāda likuma nav. Bet bija noteikumos bija rakstīts, ka nedrīkst skatīties sievietē acīs in sexual manner. Es vēl līdz galam neesmu sapratis, ko tas nozīmē, bet to darīt nedrīkst. Super. Nu, vienmēr sakot, tu līdz galam šito noskaidro, lai mēs zinām, cik ilgi drīkst skatīties acīs un saglabā sevī to bišķiņu, to disidentu tādu garu un tādu savēju, jo man ļoti patīk, ka tev ir tāds savs. Un ar to tu normāli izcelies uz vispārējā fona. Un, nu kā lai saka, par Latviju, mana atbildība, pareizi. Cik forši, ka mēs tieši ar šo beidzām. Nē, nu tāpēc, ka es esmu absolūti pārliecināta, un es tikai tā redzu savu valsti, kad valsts esam mēs, nevis kaut kas, kaut kur, bet jūs arī tur to neaizmirstat, jā? Nē, tāpēc mēs braucam uz Latviju katru ceturtdienu. Labi, beidzot, paldies tev liels, bija super.